Hard Enduro parks Saurieši. Nu, principā jā, bet ir vietas, kur var pabraukt arī ar šādu te moci par lielāku. Tā kā uztaisim ekskursiju pa Knaufiņu, jeb Sauriešu motoparku, un parādīšu tādas, priekš lielā mocīša tīri interesantas vietas, un pats galvenais viss šitas ir legāli. Davai, dodamies foršā ekskursijā. Nu, ko, principā, šitas ir tāds epicentrs, jeb sākumiņš, kas ir galvenais pilsētas laukums, no kurienes tad viss arī sākās. Šeit notiek arī triāla sacensības, tāpēc tiek tie gūķi visādi, nu un kalniņi un visādi starciņš šeit pietiek. Tā kā laizam parādīt, kas te padām lejā darās. Kas šeit vispār ir? Šeit ir dolomītu karjeras, ja nemaldos, viņas te ir 3, arī vairāk. Un tāpēc tā virsma, ja tas segums ir diezgan akmeņains, bet vietām ir arī forši tāds nošēns raciņas. Tur pa labi ir arī motocross trasīta milšu. Nu ko, laižam tepat lejā. Pirmās mazās smiltiņas. Arī kur te labajā pusē var padarboties pa tādiem tehniskiem kalniņiem. Uz augšu uz leju. Triāla večiem forši šitien gāja. Te ir tāds tā kā Hard Enduro parciņš ar vieglo mocīt. Noteikti būs interesanti. Nebūs skumji. Visādi, kā saka. Iespējas izlēkāties un šķērslīši un tā tālāk un tā tālāk. Čiliņā parādīšu un šodien visu šido outdooro pasākumā. Man liekas, ka šī vieta arī bija viens no posmiņiem, kur patrenēt kājās braucot triāla, teiksim tā, iemaņas. Tā kā inčīgi, jā, šeit. Un tādām asākām izjūtām parādīšu, reku var uzbraukt arī augšā. Ar mazo noteikti, ar lielo, tur jāskatās pēc skila. Gultiņas vēl no triāla sacenēm. Tā, nu ko, aizbraucam. Te pat blakus ir tāda forša vietiņa. Tā, laikam braucam pat iekšā. Silts šodien. Ventilācijas atvērt strādāt. Reiku te var tāciņas, kā saka, paslīpēt starp kokiem un akmeņiem. Nu, šidā izskatās tepat lejā no galvenā laukuma. Akmeņi. Interesanti, šeit ir pabraukāt nevis sēdošajā, bet tā kā adventure pasaulē pienākās kājās stāvot. Šeit es neesmu bijis. Kaut kas jauns ir iezīmēts. Braucam, pastīsimies. Kāds bultiņš, varbūt no vakardienas pasākuma. Jep. Kā mēs te noteikti ieteikt braukt, trenēties, var ar lieliem močiem droši, pa visādām taciņām un tādiem grūtākiem elementiem. Bet mazie, tu vai parādīt, mazie mocīši te stabili var kāpāt augšā šitajos lielajos un netik lielajos kalnos. Video jau tā neizskatās. Patiesībā tur ir diezgan ok. Diezgan ok tāds uzbraucieniņš. Nu, un tad no šidā triāla foršā parciņa ar lielo kalnu dodamies tagad šitai virzienā. Tuvāk ūdenim, skūpstāciņu uz augšu. Te arī tās foršs tās triāla posmiņš augšu iet. Te ir kaut kas tāds. Te tas atkal, man liekas, tāds foršs spotiņš. Tur no tā lielā kalna var nākt lejā. Varbūt tādu mazāk mocīt, varbūt šito pašu. Un, nezinu, var arī sarīkot kaut kādu pikniku ar peltīm, ar hamokiem. Man liekas, diezgan easy. Tā kā interesanti, Ugunskura vieta.
praktiski legāli. Un ļoti tīrs ūdens ir, jā. Šeit ir tik tīrs ūdens, ka var redzēt līdz pat kaut kādiem, tur nezinu, 500, 600 vai vairāk metriem. Tā kā droši ņemat līdzi arī niršanas brilles, jeb daivinga masku. Nu, un šeit ar lielām mocīti šeit jau bišķiņi interesantāk ir. Jā, tur ir tādi te kalniņi visādi. Diezgan cieti. Tā kā krist. Nebūs teikt forši. Bet, ka te var pēc savām spējām padarboties par tiem kalniņiem augšā lejā. Braucam uz otru pusi. Re, kur es esmu, karjeras galā. Un re, kur šitas viss Osmandā izskatās šādi. Pilns vienkārši ar taciņām. Augšā lejā, pa augšiņu, tur tāds smuks taciņas. Riņķī var apbraukt. Un tad tā motocross trasīte ir re, kur. Un šidā te, tur, kur es tur sākumā rādīju pa labi. Un tad otrā pusē šeit, un šeit otrā pusē apbraucot riņķī karjerām, tur ir tāds foršs spotiņš, bet to es ielikšu bišķi vēlāk. Laižam uz tiem lieliem kalniem, tur, kur notiek tās kāda enduro sacens. Klairs starteri, iespējams vēl kaut kāds sacens notiek. Mazā mocīte, ka ir tā kā bezgali interesanti. Bezgali interesanti. Tas skilu var uzkačāt vienkārši lopā. Kaut kāds bedres sarakts, vēl kaut kādas tādas lietas. Jā, ka šidā mums pat acīm tā beigā tāda vaga. Tad akmeņi. Saskrāpēties. Tur ceļš iet pa leju. Nē, es bijis tur kādu laiku. Nē, pabrauksim tur. Šodien sauss. Bet tad, kad līst lietas šeit, tad ir vienkārši nereāli slidīgi. Tas dolomīts māls kaut kāds, viņš tā slid vienkārši. Jā, tā kā rekursi tādas staciņas, tur lejā karjeras. Tehniski pabraukāt. Ir principā divi knaufiņi. Ir Sauries parki. Viens ir tad, kad sausajā, tā kā es šodien. Un tad ir pavisam cits. Tad, kad ir lietas bijis. Ja lietas laikā vispār ir, nu tā, ka tas mocs pilnīgi absolūti neklausa. Nu, tāda bišķiņa nelatviska sajūta. Kaut kādā, es nezinu, Polijas Tatros par kaut kādām dolomīta raktuvēm, ka braukā. Vai kaut kas tāds. Jātiek pa to ceļu uz augstu. Parādos pāris vēl foršas spotiņas. Ai. Atgādinājums jāvadā līdz zāģis. Tad nebūs tā, ka jābrauc riņķī. Bet te ir taciņas. Laižam. Būs vēl interesanti. Tā interesantā fīča ir tāda, ka šeit nav iespējams pusstundas laikā apbraukāt visu. Te var patrenēt bišķiņu izveicību, neuzdurties uz zariem. Atis kaut kāds braukājs, tikai skaciņas, ar pietupieniem. Interesanti ir tad, kad tu brauc un mēģini pēc iespējas mazāk kāju pielikt pie zemes stāvošajā braucot. Tad ir forši. Un rekur ir slimo kalni. Mazie mocīši te iet augšā brīvi, neaiztiroties. Ir savs, arī saķēt, droši vien normāli. Jāmēģina uzbraukt augšā, parādīšu, kā no augšas izskatās. Kaut kur jau varēja uzlīst augšā. Sauries motoparks. Nu ko? Neslēdz ārā, noskaties šito līdz galam. Es parādīšu, kur pēc tam var nopeldēties.
riktīgi labi nopeldēties. Teiksim tā, ar tādu foršu adrenalīnu. Tas jau akmeņi augšā vēl. Nē, nu video nevar saprast, bet nu tur smogs tāds stāvumiņš. Te var redzēt, kā koks aug. Pilnīgi slīd. Nevar uzkāpt. Oi, labs. Nu labi, pamēģinās no citas puses piebraukt. Gan jau kā var. Kur kartē var redzēt karjeru labā pusē, tā lielā. Un tad te pa apakšu iet kaut kāda tāciņa. Divu joslu ceļš. Kāda mašīna brauc slapjā laikā, mums kāds vagas. Šitas ir tas īstais ceļš. Šitas ir, nu jā. O, pa šido varēja uzbraukt augšā kalnā. Pareizi. Te mēs kādreiz ar Eģu braucām pa to augšiņu, pēc tam uz leju. O, šitai iet uz augšu mazie. Skatu punktiņš, viens tāds foršs parādīt. Principā jau esmu virs kokiem. AC/DC foniņā skan. Nu nevar video tā parādīt. Tur lejā ir, nu te kaut kāda 4 stāvu māja. Reku virs galotnēm stāv. Jā, tā mocīši nāk augšā šitām te. Pa šitām vagām. Ne jau tādi. Jā. Nu ko, forša ekskursija. Ieliekat laikiņus. Nepatīk, liekat bizlaikus. Kas pa kalniņu uz leju. Normāli tad stāvs kaut kā 4., 5. Nē, man čalis tikko teica, satik čali, tad pabrauc pa to taciņu. Taciņu. Pa pašu augšu. Mazā tehniskā. Single tracks. Es laikam zinu šito. Kaut kad te esam bijuši ar kaut kādiem močiem. Dolomīti. O jā. O jā. Kas pa vagām uz leju. Nu, ko teiksiet to ekskursiju? Labs, ne? Tas ir 200 kg, 195 kg, 220 arī gan jau, ka varētu izbraukt. Visur, kur es biju šodien. Šitā mēs kaut kad pašos sākumos bijām. Tad, kad offroad teams tikko tik izveidojās. Tur lejā negribās galīgi. Naisīgi, naisīgi. Nē, labi, taciņa, labi.
Nu ko? Man liekas, ka es tāds pērlītis būs parādījis. Atbraucat, nočekojot to smilšaino mototrasi. Jāsaka, var pagāzt gan ar mazajiem, gan lielajiem. Atkarībā no skila. Un tad jau ieliks tūlīt to foršo vietiņu, ko nopeldēties, vai ne? Un tad, kad pabrauks nedaudz uz otru pusi tauriešiem, tad var smuki novilkt visus drēbītes, zābakus. Un tur no kaut kādiem 4 metriem vienkārši iepucēt iekšā. Smuks potiņš, vai ne? Tāds bišķiņ tā kā ne Latvijā. Baigi nice. Pilnīgi prasās ar teltīm palikt. Un ko? Paldies, ka skatījies. Tiekās nākamajos piedzīvojumos. Nevis video, bet piedzīvojumos. Iesako laiciņš vai dizlaiciņš, ja nepatika. Tad jau let's go!